Labadiena, mani dārgie skatītāji! Esot Liepājā, uzzināju, kad kanāla malā atrodas katamarāni un kuģīši, ar kuriem notiek izbraucieni gan pa kanālu, gan uz jūru, gan arī pa Liepājas ezeru. Un nolēmu izmantot šo iespēju, lai parādītu to jums. Godīgi gan jāsaka, ka man ir jūras slimība, paliek parasti nelabi, un ne tikai tas, arī jāatzīstas, kad ir asinsspiediens paceļās, un tādas nelaimes uz ūdens man notiek. Bet jūsu dēļ, lai jums parādītu, kā tad notiek tas pats brauciens, nolēmu tomēr uzupurēties un izbraukt ar šo te. Šajā reizē bija katamarāns. Maršruti ir, kā jau teicu, 3. Viens ir uz jūru, viens ir turpat pa kanālu, tas ir tad ir lielāki viļņi jūrā, gan arī uz Liepājas ezeru. Šajā gadījumā bija brauciens uz jūru. Tur es pats negribēju braukt, bet, diemžēl citur uz ezeru nebija brauciena un pa kanālu arī nebija brauciena. Brauciena maksa bija 10 eiro, bet tiem cilvēkiem, kas apmeklēja Summer Sound festivālu, brauciens izmaksāja 9 eiro. No sākuma administratori teica, ka šūpos diezgan stipri, bet tad atnāca kapteinis, kurš teica, nav nekas traks, viss būs ļoti vienkārši un labi. Tad es paklausīju vairāk kapteini nekā to administratori un nolēmu arī braukt. Bet, kad sākām braukt, viss tiešām bija ļoti mierīgi, viss bija ļoti labi braucams, un es nodomāju, ka tā administratori vienkārši nobaidīja. Bet, kad tālāk iebraucām jūrā, tad manā skatījumā, vismaz priekš manis, man nemaz nebija tik labi. Un godīgi jāsaka, ka tās dāmas, kas atrodas priekšā, ko jūs redzat, viņas bija ļoti drosmīgas. Diemžēl man tā nebija. Bet to jūs paši tālāk redzēsiet. Zvejas kuģi pašlaik nesot, zveja sākot ar septembri, un tad aizejot apmēram līdz maijam, bet tagad kuģus varot redzēt zvejas kuģus ļoti, ļoti maz. Vēl uzzināju, ka, piemēram, Mencas, slavenā Liepājas restorānu Zivtiņa Mence, kuru pasniedz visos Liepājas restorānos, Baltijas jūrā nemaz netiek zvejota. Viņa nākot kaut kur no Norvēģijas krastiem, un restorānu iepērkot no turienes šo Mencu. Tas ir fonā Liepājas televīzijas turnis. Ekskursija notika apmēram stundu, nepilnu stundu. Var teikt gandrīz minūtes 25 apmēram kaut kur uz turieni. Tikpat apmēram arī atpakaļ. Un tad tur galā, kur mēs braucām, kapteinis aizveda parādīt mūsu jūras kraukļus uz mola. Pie viņiem klāt citādāk nevar tikt kā ar kuģīti vai ar katamarānu. Tad mēs tur arī tagad braucam uz turieni. Un ikdienā šie kuģīši, katamarāni, stāv Liepājas jahtu ostā. Šo molu vēl pagaidām varēja paiet, bet tālāk tas mols, kas tur tālumā redzams, pa šo molu, pareizāk sakot, var tikt tikai ar šo te katamarānu vai kuģīti
vai kādu citu pelnu līdzekli. Šeit jau sāka šūpot. Jāsaka, ka kapteinis bija ļoti pieredzējis. Viņš pats teica, ka viņa stāsts esot 42 gadi. Un viņš visu laiku motors bija ieslēgts šim katamarānam, bet tā, kad tuvojās kāds lielāks vilnis, tad kapteinis izslēdza motoru ārā, lai katamarānu, tā sakot, pēdiņās pārmeta pāri vilnim. Un tā, kad tas bija izdarīts, tad kapteinis atkal ieslēdza motoru, pabrauc uz priekšu, kur atkal sākās lielie viļņi. Tur viņš atkal izslēdza motoru ārā. Un atkal tas pats process notika. Un atkal ieslēdza motoru iekšā līdz nākamajai vietai. Tādu vietu. Šie lielie viļņi bija salīdzinoši maz. Bet tomēr viņi bija ar to jārēķinās. Jā, jūs braucat uz jūru. Man šis kapteinis bija abrīnas vērts, jo viņš jau iepriekš dzirdēja katru vilni. Tagad mēs braucam līdz jūras vārtiem. Tur mēs apgriezīsimies un brauksim uz krastu. Lūk, jūras vārti. Ceru, ka jums jūras kraukļus izdevās apskatīt. Atpakaļ ceļā priecēja tas, kad vispār vairs nešūpoja, itin nemaz. Nezinu, vai tas bija tā kā pa vilnim, ka gāja, kad nevajadzēja šūpoties. Bet, uz šo galu braucot, personīgi man bija slikti. Kā braucot ar šo te katamarānu uzzināju, ir iespējams arī noliegt personīgi katamarānu, nevis gaidīt grupu, bet noliegt personīgi, un tad tas maksā 100 eiro. Šāds te izbrauciens. Te mēs iebraucam iekšā ostā, skatīt kuģīšus. Šis te baltais esot kara kuģītis, bet viņš esot ļoti vecs, un viņi jau drīzumā it kā sagriezīšot jau lūžņos. Savukārt priekšā šis dzeltenīgais kuģis, tas esot, kas remontē molus un krasta gar kanāla malu, to malu remontējot ar viņu. Īsāk sakot, remonta kuģis. Lūk, tā pagāja man brauciens. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk, uzrakstīsiet kādu komentāru, lai paceltu šo video uz augšu. Es domāju, ka es esmu to nopelnījis savu ciešanu dēļ. Un teikšu jums pagaidām lielo tā līdz nākamajam video. Un tad jau atkal tiksimies. Lai jums jauka diena, jauks vakars vai arī jauks rīts. Atā!